Ikdienā, dodoties uz darbu, mēs izmantojam dažādus transporta līdzekļus. Viens dod priekšroku mašīnai, cits tramvajam vai autobusam, vēl kāds ritenim. Bet ikdienas steigā mēs reti aizdomājamies, cik liela nozīme ir transporta sistēmai, kas palīdz mums ikdienas steigā. Šodien es jums gribu pastāstīt par dzelzceļu. Atminaties, vilcienā braucot tik ļoti ierastos vilciena riteņu klauvējienus pa sliedēm. Tudu. Jā, tie paši. Tie rodas no sliežu savienojumu un metināšanas vietām. Kādreiz šie sitieni bija dzirdami ik pēc 25 metriem, taču turpmāk daudz vietu tos varēs dzirdēt tikai ik pēc 800 metriem, jo Latvijā tagad ir radusies unikālā iespēja ražot garsliedes minētajā garumā. Izmantojot modernu Austrijas dzelzceļa būves tehniku, garsliedes, pārejas sliedes un izolējošās sliedes top valsts metināšanas centrā Rīgā. Latvijā tāds sliežu metināšanas centrs ir vienīgais. Līdzīgs atrodas tikai Lietuvā. Tā jaudas ir lielas. Šeit var metināt līdz pat 100 km sliežu gadā. Šajā ziņā esam apsteiguši kaimiņus igauņus, jo tur ir iespēja sametināt tikai 145 metrus garas sliedes. Tāpēc igauņi garsliežu metināšanas pakalpojumus pērk no mums. Palūkosim, kāds tad ir garsliedes metināšanas process. No Krievijas metālrūpnīcas importē sliežu profilus, kas ir 25 metrus gari. Sliedes izskatās brūnas, it kā būtu sarūsējušas, taču patiesībā tās ir apstrādātas jeb norūdītas izveides procesā ar speciālu eļļu. Brūnā sliede automātiski attīrīsies tad, kad pa to sāks braukt vilcieni. Pa ruļļu līniju sliedes iestumi cehā. Viena garsliedes var ap 500 tonnām, bet vienā metrā ir ap 50 kg masas. Saņemto sliedi slīpē metināšanas vietās, lai būtu labs elektrokontakts un zemējums. Tālāk sliedi transportē metināšanas iekārtā. Datorā pārbauda, vai sliežu vieta ir sametināta precīzi viena otrai pretī. Metināšanas vietai noņem grati jeb lieko sakausējumu. Tad veic sliedes galvas norūdīšanu ar augstā gaisa plūsmu, lai sametinātā šuve iegūtu sliedes virsmas cietību. Nākamais solis – lentzāģī izgriež defektus, kas varētu būt uz sliedes. Pēc lentzāģa sliedi transportē ar ūdeni pildītā sistēmā, kurā sliedi atdzesē no 800 līdz 200 grādiem. Tālāk sliedē nopūš nost lieko ūdeni un izžāvē. Pēc metināšanas sliede var būt nedaudz izliekta, tāpēc to liek izlīdzinošajā presē, lai iztaisnotu horizontālajā un vertikālajā virzienā. Kad sliede izlīdzināta, tiek pārbaudīta sliedes ģeometrija ar lāzerstaru palīdzību, vai sliede ir ideāli taisna. Savienojuma vieta tiek noslīpēta 1 metra garumā, tā, lai lineālam saskaroties ar sliedi nebūtu spraugu. Gala rezultātā sliedes savienojuma vietas testē ar ultraskaņas defektoskopiju. Kā jau norāda sarežģītais nosaukums, šajā procesā speciālists cenšas noteikt, vai sliedes iekšpusē nav kāds burbulis, plaise vai kāds cits defekts. Ekrāns rāda diagrammas līkni, kas līdzīga sirdsdarbībai. Ja iekārta konstatēs defektu, tā pīkstēs. Agrāk, kad šādas ierīces nebija, pārbaudi varēja veikt vien ar lineāla un spogulīšu palīdzību. Ja defektu atklāja, tad sliedi stumj atpakaļ cehā, to vietu izgriež un sametina no jauna. Noslēgumā sametinātā elastīgā sliede kā gara čūska tiek izstumta laukā uz platformas, un to ved uz uzstādīšanas vietu. Darot šo darbu, mēs esam ļoti atbildīgi par izgatavotu produkciju. Tāpēc, ka mēs parādām ne tikai kravu, bet cilvēkus. Un, kad es braucu ar vilcienu un redzu savus sliedus, man ir liels prieks, ka tas ir izgatavots mūsu rūpnīcā. Nedaudz atskatoties vēsturē, Baltijas valstīs vienīgā sliežu metināšanas darbnīca šajā vietā sāka darboties 1938. gadā. Šobrīd uzņēmuma darbība pakļauta SIA Latvijas dzelzceļa infrastruktūra, kas ir viens no Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumiem. Tas izveidots 2007. gadā Latvijas dzelzceļa restruktūrizācijas brīdī un savās filiālēs Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī kopā nodarbina ap 500 darbinieku. Latvijas dzelzceļa infrastruktūras pamatdarbības virzieni ir maģistrālo sliežu ceļu atjaunošana, būvēšana, kā arī sliežu metināšanas darbi. Uzņēmums pērn pabeidza visus sagatavošanas darbus vienam no ievērojamākajiem infrastruktūras būves objektiem Latvijas dzelzceļa vēsturē. Apgūstot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tiks izbūvēts otrs sliežu ceļš Skrīvēri Krustpils posmā 52 km garumā. Tas ļaušot palielināt pārvadāto kravu apjomus austrumu-rietumu koridorā. Vairāk kā 90% no visiem uzņēmumu veiktajiem darbiem ir Latvijas dzelzceļa pasūtījums. Taču, apzinoties metināšanas centra sniegtās iespējas, Latvijas dzelzceļa infrastruktūra plāno attīstīt arī citus pakalpojumu veidus.
Viņš mums ir ļoti labā ģeogrāfiskā stāvoklī. Pirmkārt, jau viņš atrodas pašā pilsētas centrā, ļoti labi attīstīta infrastruktūra. Ir gan pievadceļi, gan autoceļi, gan uzkraušanas laukumi. Arī runājot par pašu metināšanas cehu, pie tām jautājumiem, kas mums ir šodien, viņš netiek noslogots 100%, respektīvi līdz ar to mums parādās papildus jaudas, kurās, teiksim, mēs varam piedāvāt kaut kāds citu veidu pakalpojumus. Turpmāk uzņēmums vēlas plašāk attīstīt tādas darbības jomas kā ūdens novada sistēmu iekārtošana, dažādas tehnikas remonts un apkope, kā arī daudzveidīgu metāla konstrukciju metināšana. Mēs ļoti vēlamies nodarboties ar tiltu rekonstrukciju, ar tiltu remontu. Tieši attiecībā uz tiem tiltiem, kas atrodas uz dzelzceļa. Tie mums nākotnē plāno, es domāju, ka šis metināšanas cehs un viņa jaudas mums šīs iespējas dos. Savukārt pie jau veiksmīgi realizētiem projektiem noteikti jāmin Saldus cementa rūpnīcas dzelzceļa pievadceļu izbūve. Uzņēmuma jaudas ļauj sametināt no 100 līdz 200 km sliežu gadā. Iespējams, tas ļaus kļūt par vadošo pakalpojumu sniedzēju sliežu ceļu infrastruktūras attīstīšanas jomā.